Nu, ko sveiciens visiem kripto faniem. Es izdzeru dienas kafiju un domāju, jāpastaigā, jāiziet cauri, jāpastās, kas notiek kripto tirgum. Nu jā, nezinu, paskatīsimies, varbūt kaut kas interesants uzrodas, varbūt kāds darījums, varbūt vienkārši tā pāanalizēsim, paiesim cauri. Man ir diezgan liels saraksts ar kripto, es nezinu, paskatīsimies, kas te notiek. Un, nu jā, kāpēc es tā nosvēros, jo es sāku skatīties Pepi, un labi, šis varbūt tāds lielāks uz 4 stundām, bet kaut kas te veidojas, kaut kas rītīgi tait, un man patīk šitie visi rītīgi tait range, jo parasti pēc viņiem kaut kas notiek vai uz augšu vai uz leju, un interesanti, ja mēs skatāmies tieši šo range, tad nu, ir vērts viņu pavērot, ir vērts pasakot līdz PP, manuprāt. Jā, es varbūt tās sākšu veidot kaut kādu sarakstiņu, lai iet zeltenais. Un zeltenie būs tādi, kuriem jāpasako. Ja viņam būs breakouts, viņš easy var noiet līdz zonai. Tas, ko es esmu iezīmējis, tas ir kaut kas vairāk uz 4 stundām, ja varbūt tās, varbūt, lai vieglāk saprast manu domu, es varu parādīt ar, jā, lai iet šādi. Varbūt viņš man iezīmēs, ne, man nav volījums, viņš neiezīmēs. Idejas, kāpēc zona, tāpēc, ka no šīs vietas ir ienācis lielāka nauda, un tas arī vairāk vai mazāk norāda uz to, ka šī cena ir tāda interesanta. Varētu tā skaidrot no tāda viedokļa, hei, ja kādreiz kādam likās šeit interesanti ienākt un uztumt cenu augšā, tad kāpēc, lai viņam nebūtu interesanti turpināt no tās vietas un neļaut viņai nokrist zemāk, ja? Bet, labi, tas tāda viena tāda teorija. Tam patreiz nav tās nozīmes. Tas, ko es gribu parādīt, ir šajā vietā no šejienes cena iziet augšā, pēc tam viņa atgriežas, veido atsitienu un neveiksmīgi un sāk krist. Labās ziņas, protams, ir tādas, ka mēs joprojām esam kaut kādā šādā zonā un teorētiski nav nekāds pamats tam, kad varētu tā visu uzreiz nonākt lejā. Bet es noteikti pavērotu, ja mēs tiekam cauri šai vietai, jā, jaunas virsotnes easy, es domāju, manuprāt. Nu, ir vērts paturēt PP acīs. Tāpēc baigi nevilkšu garumā, iesim daudz cauri visiem pēc kārtas. Kas man te ir salikti, varbūt tās kaut kas iekritīs acīs. Ir kaut kas jau nāk taisni lejā. Būtībā, man liekas, kas nāk taisni lejā, viņiem vienmēr var mēģināt atrast kaut kādus jau short variants, bet arī jāskatās uzmanīgi. Tikai tad, kad ja kaut kas reāli labs izkrīt. Nākamais. Suis tās diezgan līdzīgs Bitcoinam. Vismaz pēdējais rallijas. Es teiktu tā, ka viņam ir, ja mēs tā skatāmies uz daily, cik viņš vēl varētu tā pušot. To jau mēs nezinām. Bet šeit ir bijis kaut kāda bāze, kaut kāds izrāviens. Šeit ir bijis kaut kāds izrāviens, vai ne? Un šeit ir bijis jau 3. izrāviens. Un teorētiski, praktiski, ir sevišķi, ja mēs redzam, ka šeit tie izrāvieni, kas ir visi bijuši, viņi vienkārši gāja taisni augšā, no tā inerces, kas ir bijusi tirgu. Tad šī keisā te jau ir izrāviens un atgriešanās un atpakaļ. Ja? Tas, protams, ir nice, tā ir forša struktūra un tā tālāk, bet tas rallijas jau vairs nav tik stiprs, kā varbūt viņš bija šeit lejā un šeit lejā. Tā kā un puls, tas ir tā jau ir trešā bāze. Redzēsim, uz kurien kaut kur viss aizies, tā kaut kas jāprātas malā. Fons paskaļ. Bet, nu jā, lai viss te notiek, kā notikdams, paskatīsimies vairāk uz reāliem darījumiem. Kas man izskatās interesanti? Protams, kad izskatās interesanti visu šī te augšējā virsējā bāze. Jā, pat ja mēs viņu ievākam tā, varbūt, ja viņš ja cena tiek dabūta cauri, bet nav perfekta struktūra. Jā, varbūt tās par daudz šitais dziļais dips. Nu, ņemot vērā to, ka mums ir nereāli daudz ko apskatīt, es domāju, ka lai viņš paliek kā 4 stundu variants. Arī ieliksim kā ideju, ko paskatīties.
pasakot līdzi. Te ir tik daudz pāri, kuri iet vienkārši taisni lejā, ka būtu vērts vienkārši skatīties. Varbūt viņus var vienkārši šortot. Jā, atrast vietu, kur piedalīties un šortot. Tādas nelielas stagnācijas, bet tā laikam mēdz notikt. Pasakosim līdz visam, kas te notiek. Es neesmu tāds nenormāls kripto fans, bet ir dienas, kad ir klusāk citi tirgi un liekas, ok, why not? Jāpasako līdzi. Tā tīri. Tīri, ko mēs redzam iepriekšējais. Nu, jā, te ir bijis kaut kāds profit takings un cenas stāv. Nav jauni iepirkumi bijuši. Paskatīsies. Nekas interesants. Arī kotējās uz leju, nekādas struktūras interesantas. Gan jau, ka varētu šortot, bet nav objektīvi. Bitcoins. Jā, Bitcoins nice. Bitcoins stiprs. Un es nezinu, kur tie griezti varētu būt. Teikt jau grūti saprast. Kaut kādā vietā būs noteikti, kad cilvēkiem liksies, ok, šitas ir daudz. Jā, ja ņem vērā, ka tāds vizuāli reālākais breakouts bija pie cenas 70 plus mīnus, jā, tad tagad mēs esam 50%. Priekš tādas naudas nav jau slikti tik īsā laikā. Paskatīsimies, līdz kurienē viņa aizspiedīs. Ar Bitcoinu vai tur ir ko tirgot tagad šodien vai vispār. Ik pa brīdim īstenībā iznāk pēdējā laikā tas trends tik stiprs, ka ik pa brīdim parādās kaut kādas vietas. Tas nebūs kaut kādas vietas. Jā, teorētiski šis ir bijis rīktīgi stiprs tāds uz augšu trends. Un ja mēs skatāmies šo vietu, nav slikti. Te vismaz varēja kaut ko nomērīt. Jā, tas varētu izskatīties. Tādā brīdī, jo mēs redzam, ka mēs esam cauri, tad palielinām vienalga atlikt katras līniju. Un zem iepriekšējās virsotnes kaut vai. Vismaz kaut kur var kaut ko pabāzt apakšā. Jā, 1/3, ja mēs savācam, diezgan nice. Manuprāt, 1/3 izstās diezgan skaisti. Labi, kas mums vēl ir? Tao, jā, nav nejausmas Tao. Gan jau, ka katram ir kaut kāds savas iezīmes, bet skatīšos tīri, varbūt tās no kaut kādiem vienkāršiem breakoutiem vai kaut kas ir tāds vienkārši iztirgojams. Dogecoins ļoti smūgi stāv. Ja, neviens baigi negrib pārdot, visi laikam tic, ka viņš varētu vēl kaut ko izspiest. Tā kā pilnīgi reāli Dogecoinam bija ļoti laba struktūra šeit pašā apakšā, ļoti lēna gausa, bet diezgan acīm redzam. Ja, cena uzskrēja, un tādā brīdī, kad sāk stāvēt, un lēnām, un it kā es biju iezīmējis toreiz pie zonas, bet varēja arī, man liekas, pirkt jebkur ceļam sākumā, jebkurā vietā. Tam nav nozīmes, tā bija vēsture, tā ir vēsture. Skatāmies, kas mums te vēl ir. Nu jā, te izstāsta, ka visi gaida, visi turpina gaidīt rallī. Turpinām, skatāmies, kas mums te vēl ir. Varbūt kaut kas izkritīs. Nē. Jā, Pepe, mēs skatāmies. Pepe jāskatās līdz Pepe izstāsta, ka ja viņa izveidos to rallī līdz šejienai un būs tādas lēnas pazīmes pa breakout, man liekas, tas ir kaut kas tāds. Un viņš varētu uzšaut. Kāpēc nē? Tā kā viss ir iespējams. Mūdeng. Jā, izstāsta, ka vairs nav iekšā. Vismaz patreiz. Jo, jā, pat iepriekšējais rallijas pat nedabūja cauri virsotnēm un nokrita atpakaļ. Jā.
Nē, tas neko mums te neparādīs. Labi, lai paliek kaut kā šādi, paskatīsimies. Jā, varētu būt arī kaut kāds reāls drops. Bet tas ir tikai, ja tur kaut kas izveidosies. Kas šeit bija? Nu, ļoti grūti viņam te iet uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Nauda nāk, bet pēļņu kāds ņem. Ļoti gari tie lēnie downtrendi. Viņi tā var turpināt vilkties uz leju, uz leju, uz leju. Jā, te ir zona. Nu jā, kaut kāds pullbacks ir jau viņai. Paskatīsimies. Tā arī iepriekšējais rallijs nedabūja virsotnēm. Nav tik stiprs, lai pirktu. Bet kas to zina? Šībā arī uz 4 stundām ļoti līdzīgi visiem viņiem izskatās. Nav ne visiem, bet ir kaut kādi konkrēti, kam ir līdzīgas kaut kādas iezīmes. Drīzāk. Pat ja tas breakouts, tas sanāks, viņš tādā interesantā vietā ir. Tas, ko es domāju, tas tāds īstermiņa trends uz leju ir profit takings, neveiksmīgs atpirkums. Nu veiksmīgs īstenībā līdz šai vietai, no kurienes notika profit takings, jā. Un tad cena ir iespiest kaut kādā tādā vietā, un viņi vairāk berzējas uz leju, trendlines pat viņus spiež uz leju. Paskatīsimies, bet jā, viņš tā var lēnītēm turpināt uz leju, uz leju. Nē, šitie daudz tādi reāli šortojumi pāri. Jāapstāsta, kā viņi strādā. Cik ļoti viņi klausa kaut kam. Ja mēs skatāmies uz šo trendu. Nesaprotu. Kāds viņam drops 20% daudz. No virsotnes. Šis jau ir labs profit takings te bijis. Jā, laikam ir tādi coini, kuriem profit takings ir jau izdarīts. Kādā ziņā. Tie, kas gribēja nosmelt, tiem izdevās. Deep book, jā, šis izstāsta diezgan stiprs īstenībā. Kā tā ir sanācis? Vai mēs te kaut ko varam pat atrast? Jā, varēju šodien 9 no rīta, 10, 11. Nezinu. Šis izstāsta interesants. Stiprs, vismaz uz augšu. Varbūt, ja viņš iezīmēs kaut kādu potenciālo vietiņu, kur iekāpt. Kāpēc, ka ne? Bet nav bijis nekas tāds reāli, ko, hei, kur easy struktūra, kur varēja iekāpt. Vienkārši tāda bezmaz vai šeit. Bet nezinu, labi, kas vēl mums ir daudz coinu. Jāiet cauri visiem, tad jau kaut ko mēs te redzēsim. Te kaut kas izstāsta bišķiņ salūzes. Kaut kas salūzes, bet nav nenormāls profit takings. Kas mums vēl te būs? Choppy. Neko neredzu. Wilder World, jā. Nāk lejā smuki kā akmens. Uz 15 minūtēm izstās ļoti smukas zonas. Ātrs profit takings. Jā, ja mēs skatāmies varbūt kaut ko tādu, ļoti easy. Šits gan bija easy. 11. šodien. Šits bija nice. Ļoti ātras zonas. Ļoti ātri krīt, teiksim tā. Un šeit ir
Jā, tā izstāsta, ka, ja kaut kas notiek, tad notiek ātri, pēc tam ir stagnācija. Ātri, stagnācija, ātri. Stagnē, ātri. Jā, interesants pāris. Interesants coins, ne pāris, tā jāsaka. Tā ir, jā, stagnācija ātri. Stagnācija ātri, jā, tāds insider buyings izstāsta, bet nu nav nejausmas, protams, tāds mums minējums. Tik ātri kustināt tirgu. Bet šis jau kaut kas reāls. No visa, ko esmu redzējis. Labi. Cik? Nav ko tirgot. Šādu struktūru iztirgot praktiski nav iespējams. Te viss jau viņš izskatās vienkārši uzpūsts. Kas mums te vēl ir? Ko mēs skatāmies? Pat nezinu. Kaut kādi jaunas virsotnes ir bijuši, bet ļoti ātri nošortoja. Jā, kaut kādam varbūt ir ticība, ka tas ir gals. Nezinu. Triple top, jā. Triple top, jā. Ja būtībā, ja šis trendlines varētu failot, tad savu iespēju uz downtrendu kaut kādu. Varbūt nezinu. To neviens nezinu. Tur jāstās, ja izveidotos kaut kāds potenciāls patērns. Ko iztirgot. Jā, šis ir izstāsts, ka viņš cīnās uz augšu nabaks. Bet nav nekāds baigies trenda. Virziens. Arī viņam ir kaut kāds pamats varbūt tās. Jā. Šeit daily zone par daily zone jau atsitiens. Nu jā, būtībā, ja viņš viņu var dabūt cauri, varbūt tirgus dabūs cauri tur cenu. Dēm, cik daudz viņu vēl tie coini. Laikam baigi nav ko iespringt katrā. Jāskatās tik tādi, kur ir reāli. Kur reāli var piedalīties, jo viņi ir tiešām daudz. Šitan smūgs tai trenš. Kaut kas varētu notikt. Tas Bitcoin Cash. Jā, varbūt. Es nezinu, cik viņš ļoti korelē ar Bitcoin. Gan jau, ka nav nenormāli, bet viņš tāds diezgan stiprs izskatās. Tie viens profit takings. Kaut vai līdz pat daily zonai, lai aizdzen. Jā, tad šits rallies jau neizstās slikts. Nē. Stagnē. Šitien stundu atpakaļ. Stagnē un uz leju. Šitien Merlin Chain, jā. 55% drops un tad stāv vidū. Nu jā. Nezinu, vai tirgum pietiks inerts, lai viņu atpirktu atpakaļ, stīpri šaubos. Nē. Uz augšu uz leju es nezinu, kā var iztirgot šitādus. Nav vispār nekādas dižas apagainība. Jā, bet tas ir range. Range'ā vienmēr var saskatīt kaut kādas breakouts un tā tālāk. Ar range es domāju, ka cena vienkārši kustās kaut kādā klucī iekšā uz augšu uz leju. Un tad, ja mēs atrodamies vidū, tad uz abām pusēm. Tas robežas ir diezgan tālu. Nepatīk man tāds. Mums vajag kaut ko ļoti vieglu. Kā teorētiski
Labi, atstāsim, lai viņš paliek. Var papētīt intereses pēc, kas arī notiks. Ok, Solana, nice. Viņiem nav tik labi veicies kā Bitcoinam. Bet viņi cīnās, jā, ilgtermiņā ne, bet tajā lielākā daily trendā, ja viņš ja cena tiks cauri šim, jā, varbūt jauns virsotnes, pilnīgi reāli. Kā mums izskatās 15 minūtēm. Nav slikti, tikai jau kaut kas ir bijis. Tie, kas tic Solanai, vai ne? Nav slikti šits taitrenčs un sprādziens mazais. Kāds iestūmies. Uz minūtes gan jau, ka tur varēja izvilkt kaut ko. Absolūti. Nē. Tāds karoks smūgs. Jā, laikam tie, kas ļoti dziļi tirgo vienu koinu, viņi jau tur atrod kaut kādas tādas. Mēs tam mēģinām nomedīt kaut kādas uz stundu, tā izskatās. Uz stundu kaut kādus paternus. Vai vienkārši apskatīt kopumā, kā tā izskatās. Nav tik liels nozīmes. Jā, viņš vēl turās. Viņš turās virs šī kluča, virs šīs zonas. Ja viņš turās virs zonas, tad... Bet nu vāji. Vāji. Telcoin. Ļoti stipri cena stāv uz vietas. Neviens negrib pārdot. Kāda viņam bijis vēsture. Šeit ir bijis kaut kas ļoti, ļoti sulīgs savā laikā. Ļoti, šitas ir tas, kas atnes vairāk nekā mēs prasām, man liekas, citreiz. Izcils paterns. Jā, mums ir superīgs momentums, mums ir tight range, jā, mums ir izcils breakouts. Šits ir ļoti, ļoti, ļoti skaists. Un pēc tam ir vēl viens tieši tāds pats. Nice. Tie, kas aktīvi tirgoja šo telcoinu, viņš varētu ļoti, ļoti pabarot labi. Nu jā, tas pēc kā tā izskatās, ka viss ir sapirkts un cena stāv, gaida kaut kādu cerību, ka, hei, varbūt tās mēs virzīsimies līdz, kur kas viņam varētu būt kaut kāds poršais mērķis, tur 10 centi. Tā izskatās, bet šie te divi bija vienkārši amazing. Es uztaisīšu screenshot, pievienošu mapītē, jo šitas ir vienkārši burvīgi. Šitas ir tas, ko ir jāmeklē. Ja patīk tirgot breakouts, protams. Tight range. Jā, izcili. 10 balvas. Šiem breakoutiem ļoti svarīgs ir momentums. Arī līdzīgi arī stock market, ka kādreiz tirgosiet, tad šitas ir rītīgi nice. Lai man paliek kolekcionēt, jo tūlīt pievienosim Golden 5. Jo šāda veida kolekcija citreiz palīdz atcerēties, ko mēs tirgojam, vai arī, ja tu sāk likties, ka, hei, vai šis ir mans patērns, vai tas ir tas pareizais, ko es redzu tirgū, tad vienkārši var atvērt savu mapīti, kuras attaisīt screenshot ar izciliem setupiem. Viņi var strādāt uz 1 minūtes, 5 stundas, ja šis ir uz 4 stundām, es domāju, ka mēs atrast arī uz stundas kaut ko līdzīgu. Tā kā, jā, šis ir nice, šitādas setups ir vērts rakt un meklēt vienalga, kurā tirgu. Viņi pilnīgi visos, sākot ar Forex, beidzot ar kripto. Pa vidu vēl stock marketā šādi strādā ļoti, ļoti labi.
Viņos ļoti viegli ir iekāpt, un viņus var atvērt ar relatīvi ļoti zemu stoplosu. Ja piemēram, ja pārskatās uz šo vietu, kas ir bijis 27. novembris, jā, tad tā vieta, kur ir tas pats breakouts, un viņi ir tik obvious, ka tu labi vienos naktī, bet stil. Bet ja tu iekāp šeit, tas stoploss ir neticami niecīgs pret revārdu un turpina trailot. Ja, 1,15 neticami daudz. Tā ir, jā. Tas ir, šis ir setups, kas var ļoti labi pabarot, teiksim tā. Labi, virzīsimies tālāk. Tagad tas coins tur ir iesprūdis, un viņš mums neko patreiz neiedos. Marinade, jā. Ok, marinade steigt. Funny. Kāpēc gan ne kaut ko tādu neizdomāt? Izstāsta, ka te arī kaut kāds kāposts ir ienācis tikko šodien. Tad te ir interesanti. Te ir kaut kāds mazs range breakouts, range, bet tāda downtrend, bet šitas viss kopējais nav jau slikti savā ziņā, ja viņš ir uzskrējis tik augstu. 20% korekcija nav slikti. Man liekas, ja viņš iztīrītu šo te lielo, es domāju, kāpēc ne? Kāpēc, lai viņš ērglis neatplast spārnus? Bet tas patreiz kāpj šeit iekšā. I don't think so. Šeit atvērt darījumu nevar izmērīt stopu. Jā, nevar saprast, pret kurien riskēt. Cerēt, ka viņš lidos bez apstājas ļoti var jau, bet ļoti naivi. Šis, nē. Viņš arī nāk no apakšas. Ļoti svarīgi skatīties, manuprāt, uz breakoutiem, kā man patīk skatīties, kad cena neveidojas, kad cena neveido jaunas lovus, bet viņas, teiksim, sliktākajā gadījumā viņas staigā uz vietas. Ideālā gadījumā viņa iet uz augšu. Jā. Un, ja cena būtu virzījusies uz augšu un uztaisījusi šādu veidu breakoutu, tad tur nebūtu divu domu, ka viņš uzlidos līdz kosmosam. Bet patreiz tas ir vienkārši krītošs trenda breakouts, kur ir ļoti daudz dažādu citu vēl pretstības. Tā kā viss ir iespējams, lai viņš darbojās. Ieliksim ķeksīti, kas mums vēl interesēja. Telcoins bija interesants, bet kā piemērs. Labi, kas vēl mums ir, ko apskatīt? Stāv uz vietas, ļoti stāv, nekas nenotiek. Jā, reāli nekas te nav noticis jau cik dienas. Var jau būt, ka ir traderi, kam patīk range tirgot, jā, respektīvi uz augšu uz leju, tad var kaut ko mēģināt izvilkt, bet nē, nav vērts. Ir daudz smukāki, trendīgāki stoki, mums vajag tādas patērnes, tā kā iepriekš rādīja, un tas bišķiņ reiz paņem pacietību. Pacietību viņas atrast. Kas mums te ir? Jā, un tāds uz ātru. Nav slikts, šis nav slikts. Protams, nav perfekts tādā ziņā, ka ir bijis profit takings, un mēs esam tie, kas tagad mēģinās dabūt cenu apakaļ augšā. Bet paskatīsimies, cik tas ir reāli. Tāds ar zemu risku, teiksim tāds. Zemes kvalitātes setups, bet setups ir. Nevar būt tās. Ieliksim, papētīsim, kā viņš varētu izspēlēties. Bet vajag, lai viņš vēl bišķiņ parāda, ka viņš to ir gatavs izdarīt. Jā, es teiktu, lai viņš bišķiņ pierāda, lai viņš atverās šeit. Ja viņš nevar pierādīt, tad viņam nav iekšā spēks. Jā, tikpat labi tā cena var atsisties un plakt nokrist lejām. Jo tas tomēr ir downtrends. Ne? Downtrends nav izcils variants.
Kas ir tas? Ok. Ok. Nav slikti. Jā, šī ir tāds, laikam, tāds brīdis, ka lielākā daļa nāk no kaut kādu downtrendu korekcijām. Tad līdz ar to šie downtrendu, nu jā, bet kā skatās? Paskatīsimies, 4 stundu bullflex varbūt, jā. Atsitiens, jā, pilnīgi reāli. Pilnīgi reāli šis ir pierādījis nedaudz sevi. Es viņu noteikti saglabāšu. Tāds ilgāks mēģinājums. Nav arī bijis tāds agresīvs profit takings. Nu 35%. Vienkārši vizuāli neizskatās tik agresīvs. Grūti teikt, jā, ar limitētu risku. Kā mēs viņu varam, kāds darījums varētu reāli izskatīties. Nav perfekts, es nevaru. Man ir ļoti parasti nepatīk novilkt šo visu kā stoplos. Bet tā arī viņš varētu izskatīties. Jā, uzlikt atlikt orderi. Doma, ka viņš rītestēs un atpakaļ. Jā. Kāpēc ne? Vai ne? Atstāsim šo kā labu variantu. Moka networks. Nu skaisti, te kāds ļoti skaisti iestūms anormāli. Žēl, ka man nerāda volumes, bet izstās iespējīgi. Ok, vēl kaut kāds tam līdzīgs. Ļoti dažādi spaiki, kāds te mēģina kaut ko darīt. Nav interesanti, šādas arī grūti iztirgot kā traderiem, kur ir tik daudz visādi spaiki. Nerekomendēju. Diezgan tīrs grafiks. Tīrs grafiks, bet lejupējošs trends. Un šis bija tāds vājš atstiens. Nezinu. Es pat nezinu, ko te ieteikt. Nē. Nākamais. Ok, pancake swaps. Nice, jā, tā ir trenčs, kaut kas notiks gan jau. Es tā domāju, kaut kas te notiks. Absolūti. Jā, ja kāds var izzīst, šitas ir arī variants, ko paskatīties, es tā domāju. Šis ir variants, ko paskatīties. Kāpēc gan ne? Ja tirgus uzskatīs, ka ir potenciāls, tas, uz ko es skatītos, ir atsitiens, un lai cena uzturās šeit, lai viņa uzturās kaut kur šeit, un lai viņi sāk veidot kaut ko, un brīdī, ka mēs redzam, kad ir kaut kāds izrāviens, tad viņam varētu laikt iekšā, bet tas tā ļoti, protams, abstrakt. Nevienmēr viss notiek tā kā vizuāli var iztēloties, bet jā, vajadzētu redzēt kaut kādu cieņu pret apakšējo trendline un kaut kādu disrespektu pret šo trendline, un tad jau ideāli, ka ja mēs tiekam virs šīs te virsotnes projām, tad jau liela iespēja, ka aizies cena. Jā, varbūt pat tas varētu izskatīties kā uz augšu un uz leju, un tad jau tas arī būtu labs tāds variants, bet negribas tur baigi prognozēt, zīlēt nākotni, bet un uz lejas keisā, jā, tas ir tieši tas pats. Redzam disrespektu pret līniju, un tad viņš aiziet uz leju. Tas tā ļoti jāsako līdzi. Tradings ir seko līdzi, es pacietīgs un sagaidu un piedalies, tad, kad viss reāli notiek. Nekādīgi savādāk te nevar izdarīt. Viss pārējais ir gambls palielam.
Jā, ja mēs tur paņemam, ka, hei, es tagad redzu, ka cena iet uz augšu kaut kur visā šajā kokteilīšu, tajā ranžā, bet tajā pašā brīdī, ja tu atzūmo, nu, kāda iespēja, ka no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dienām tieši šobrīd viņi aizies, vai ne? Vai tieši šobrīd viņi nokritīs. Tāpēc jābūt pacietīgam, jāsagaida kaut kāds izcilais brīdis, un tad jāmēģina iekāpt ar kaut kādu limitētu risku. Jā, šis arī nice. Paskatīsimies. Šis ir īstenībā vairāk nice nekā citi. Viņš vismaz neveido milzīgu downtrendu. Bet vai tas ir labs kā darījums? Tagad un uzreiz. Ļoti liela iespēja kritumam, ja 6%. Ja pat tas darījums iztītos kaut kā tā, tad mēs cerēsim, ka viņš izveidos jaunas all-time high, tikai lai mēs iegūtu 1/3, kas ir daudz, man liekas. Jā, ja viņš nav spējis. Bet nezinu, varbūt viss ir iespējams. Treidings jau varbūtības spēle. Es domāju, ja visus tos darījumus atšaut, gan jau, kad vidēji viss būtu labi. Bet, nu, tas tā joks. Es viņu piefiksēšu. Vēlāk apskatīsimies visus, kurus mums sametas vienā groziņā. Tā, kas mums te vēl ir? Džīzes, cik viņi daudz ir. Tas daudz laiku paņems. Arī nice. Ondo. Varbūt, jā, varbūt. Nezinu, vairāk nē. Tā jau viņš diezgan stiprs ir bijis līdz šim. Bet mēs atrodamies tādā bull trenda kaut kādā nesākuma posmā. Vismaz tā man gribētos ticēt, ja skatāmies procentuāli pret to, kur mēs esam vidēji vienmēr aizskrējuši no izrāviena brīža. Tad vienkārši jābūt uzmanīgiem. Šis izstās interesants. Teta networks, jā. Tas varētu būt kaut kas. Nav perfekts, bet jā, viņš varētu būt kaut kas tāds. Lai viņš vēl padarbojās. Te visam izskatās, ka vajag bišķiņu laiku. Nav nekas tāds uzreiz. Tie, kas tur iet cauri, viņiem tāpat vajadzētu bišķiņu iedot laiku, lai saprastu. Ethereums. Ar Ethereum arī interesanti. Visu laiku liekas, viņš straglo, bet viņš visu laiku atrodas augstāk un augstāk. Tāda psiholoģiskā ticība, ka viņam vajadzētu tikt tālāk par 4. Jā. Gan jau kaut kādās svētdienas naktī. Dogecoin Mars. Struggling. Šis jau izstās vairāk pēc rītīgi faila īstenībā. Jā, ja mēs kā vienkārši uz viņu skatāmies, vai te ne? Kaut kā nobruņot, sagatavot un šortot. Lai viņš izveido kaut kādu mazu korekciju un tad vēl vienreiz. Kaut kā tā. Jā, easy. Pilnīgi reāli. Nē, paklusu. Atgriežamies atpakaļ. Tā, labi, es domāju, tie koini vēl ir daudz. Domāju, ka man pietiks ar šo. Es tagad apskatīšos, kā mums ir izdevies. Kā izskatās mūsu saraksts, ja? Un forši. Forši izskatās mūsu saraksts. Tie vēlāk kaut kad veiksim kaut kādas conclusions šodien, lai viss notiek, kas notikdams. Un tā pamazām iepazīsimies ar šo pasauli.
Ja man jāizvēlas divi visinteresantākie, jā, īstenībā laikam tas Ilona Šorts izstāsta visinteresantākais. Un otrs, paskatīsimies, šie ir stoki. Iemaldījušies. PP bija diezgan šaurs range, kas man patīk, bet viņai vajag vēl nogaidīt. Un tad pastīties. Šaurie range vienmēr ir kaut kas pirms kaut kas sākās. Tā vajag lielā time frame. Mums jau bija tur līnija. Es atvainojos. Nu jā, ar domu, ka šis failos. Viņš varētu iztīties tā. Jā, varbūt ne tik daudz. Negribu riskēt par daudz. Jā, kaut kā tā. Kā tad iestūmies un ļoti ātri atpakaļ. Tā kā ir sava iespēja uz failu. Tā, nu jā, redz, kā šis bija tas range, un te, ko mēs redzam pret trendline, ka viņus stumj lejā. Jābūt prātīgiem. Šim ir vēl jādod laiks. Šis bija skaists bullflex, jā, ļoti vienkārši. Šo esmu iezīmējis. Jā, nu lai paliek, pastīsimies, es domāju. Nav perfekta struktūra, absolūti nē, jo te viss iet uz augšu, uz leju, bet tas arī varbūt tas mums kaut kādā brīdī palīdz. Bet interesanti tas, ka tā nodzīta lejā un viņi te arī turās. Jā. Tad pirkt šādā keisā ir zemes varbūtības, zemāka varbūtība noteikti nekā varbūt tās šortot šo te Elon Musk coin. Jā. Ja es atvērtu šeit darījumu, es noteikti viņu papētītu kādu brīdi vēl. Un pasakot līdzi un sajust to brīdi, kad tiešām cena iet cauri trendlinam. Jo pulveris ir izšauts, ja mēs skatāmies pēc zonām, tad tas izskatās tā, ka ja pat šī bija kādreiz kaut kāda zona, tagad ir šī, pulveris diezgan izšauts. Es domāju, ja viņam seko līdzi, varētu noķert šeit, kaut ko uz leju. Es tā esmu iezīmējis, lai man paliek, jo es visdrīzākais šo likšu patreiz nostiešu caur stokiem 3:00. Bet, es ceru, ka bija interesanti. Vismaz tā priekš sevis arī apskatīties, kas notiek šajā pasaulē, kādam interesē kaut kāds coins, kaut kādas vairāk sīkāks time frames, varbūt kaut kāda struktūra liekas interesanti, droši dropojiet nost un paskatīsimies, varbūt kaut ko varam izdomāt. Tā kā, jā, tas laikam būs viss šodien par stokiem. Par stokiem, par kripto.